Mani sauc Sabīna, un es ikdienā nodarbojos ar ķīmiju. Es strādāju institūtā, zinātniskajā, un man ļoti patīk mans darbs. Parasti sākās jauniešiem pubertātes vecumā. Man sākās daudz vēlāk. Man šķiet, augstskolas 1. kursā. Jā, un tas man bija diezgan tāds liels trieciens, un es vienkārši sākumā, protams, mamma. Zvans mammai, ko man darīt, pēc tam ģimenes ārsts, un ģimenes ārsts nosūtīja pie dermatologiem, un staigāju pie dermatologa, ginekologa, endokrinologa, gastroenterologa. Cenšos vienkārši pie ārstiem ļoti daudz pati, arī lasu visādus resursus, un arī esmu atrapusies šeit. Aktas klasi man ieteica draudzene, kas arī ir šeit ar mums kopā. Un mana pieredze līdz šim ir ļoti pozitīva, tāpēc, ka vienmēr šķiet, ka es visu zinu, es jau visas izlasījusi, tā kā vienkārši jāliek tas viss praksē, bet tad, kad es šeit atgriežos, šī jau ir man otrā reize, tad vienmēr ir kaut kas jauns, ko es uzzinu, kaut kādi mazi sīkumi un tas viss kaut kā sasumējās un ir ļoti vērtīgi. Mana lielākā vērtība šajā projektā laikam ir tā dalīšanās pieredzē, kad es dalos ar savu un es arī uzklausu citu cilvēku tos pieredzes stāstus, jo mēs varam visu laiku pārņemt tās viena otras prakses vai kaut kādas sīkumus vai kaut kādas ikdienas rutīnas un apzināties, ka tu neesi viens tajā cīņā ar to visu, kad ir cilvēki ar tādu pašu problēmu un arī viņi cīnās un cenšas to visu risināt. Mans mīļākais produkts ir sebiju matu kontrole no Biodermas zīmola, jo viņš novērš to spīdumu, ar ko vienmēr meitenes cīnās, kam ir taukaina āda vai akne. Un, tas lieliski palīdz.